Raidījums tapis Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. Čau, Kivī skatītāji! Pagājušās nedēļas raidījumā mēs tik ļoti sapriecājāmies par pavasari, ka šajās lieldienās sola jau sniegu. Bet šīs nebūs pirmās lieldienas, kurās būs sniegs, tāpēc gan jau kaut kā pārdzīvosim. Tātad no pavasara tematikas šonedēļ pievērsīsimies lieldienām. Svinam lieldienas dažādi. Galvenais akcents, protams, ir lieldienu rītā, kad ir Kristus augšām celšanās svētku dievkalpojums. Aprunājāmies ar jautrākajām un skaļākajām Latvijas olām. Īstenībā dzīve nemaz nav tik skumja. 75 gadu vecumā zirga mugurā. Zirgs jūt pat, kā tu ieej pie viņa būdā. Viņš jūt, kāds tev ir garas stāvoklis. Braucam kritiski. Forši, jā, kad brauc riteni, bet, ja tas duraks, tad, labāk nebrauc. Turpinam apmainīties. Čau! Sveiks! Tā, kur Ričuks būs. Kā jau iepriekš minējums, šonedēļ pārunāsim par lieldienām. Mums katram savā ģimenē ir tradīcijas, kā aizvadīt šos svētkus. Es zinu, kas lieldienās kārtīgi izšūpošos, lai odi nekož. Bet cik dažādi var svinēt šos pavasara saulgriežus, to mēs paskatīsimies tālāk. Klāt jau lieldienas, olu ēšanas un šūpošanās svētki. Lai gan mūsdienās svētkiem ir komercionāla daba un šķietamu olas atnes lieldienas acis, tomēr svētkiem ir reliģiska nozīme. Lieldienas ir nozīmīgākie kristīgie svētki. Tie ir Kristus augšām celšanās svētki, kad Kristus salauž nāves un tumsas valdnieka varu. Šajā laikā baznīcās vērojami dažādi īpaši notikumi. Lielajās baznīcās ir arī klusajā nedēļā katru dienu dievkalpojums, sākot no pirmdienas līdz piekdienai. Ceturtdien ir zaļās ceturtdienas dievkalpojums, un piekdien ir sēru dievkalpojums. Galvenais akcents, protams, ir lieldienu rītā, kad ir Kristus augšām celšanās svētku dievkalpojums, bet ļoti daudzās baznīcās ir arī tā saucamie nakts dievkalpojumi, naktī no sestdienas uz svētdienu. Sākot no pelnu trešdienas līdz pat lieldienu rītam 40 dienas tiek ieturēts gavēnis, kuru laikā kristieši atkarībā no piederības kādam kristietības atzaram atsakās no konkrētu produktu lietošanas vai kāda ieraduma, lai cilvēks apskaidrotos un kļūtu līdzīgs Dievam. Rietumu kristietība un pareizticīgā baznīca svētkus svin atšķirīgos laikos. Ir atsevišķi gadi, kad sakrīt vienā datumā lieldienas. Tas ir saistīts ar to, pēc kāda kalendāra seko. Rietumu kristietība seko pēc cita kalendāra, pareizticīgo baznīca pēc cita kalendāra, un tāpēc rodas šīs atšķirības, tāpat kā Ziemassvētku svinēšanā. Lai gan lieldienas ir reliģiski svētki, latviešiem šajā laikā ir savas tradīcijas. Viena no vietām, kas kultivē tautas tradīcijas, ir Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Lielākoties nāk ģimenes, arī ārzemnieki nāk skatīties, kādas ir tās mūsu tradīcijas, kā izskatās pie mums krāsotas olas. Tradicionāli lieldienas bija svētki, kuros cilvēki varēja satikties un kopā pavadīt laiku. No senajām tradīcijām līdz pat mūsdienām ir saglabājusies olu ripināšana, olu kaujas, olu krāsošana un, protams, šūpošanās. Viena tāda skaista lieta, kas varbūt tā mūsdienās mazāk ir palikusi, ir šī šūpošanās, kad, puisis šūpina meiteni lielajās šūpolēs, tad pēc šīs skaistā šūpošanās, kad ir kārtīgi izšūpināta un kad arī ir izlaista no tām šūpolēm ārā. Jo tas lielākais prieks meitenei jau par to, kad viņi izlaiž pēc tam, nevis šūpina tur līdz padebešiem, bet izlaiž ārā, tāpēc arī bļauj un kliedz un sauc, un kad dāvināšot tos cimdus, ja tik apturēšot tās šūpolas. Bērniem patīk šīs te izdarības ar olām. Varbūt viņas nav tādas tā kā agrākos laikos, kad bija šīs olu kaujas, un tad to olu, kas tika sasista, to varēja savākt sev un ielikt savā tarbiņā. Tad nest uz māju, un kuram tās stiprākās olas, tad viņš arī vairāk savāc sev pārtikai olas. Arī olu krāsošana, jāsaka, tagad ir arvien populārāk, un šī tradicionālā krāsošana ar sīpolu mizām pamatā, un tad dažādiem
dabas materiāliem. Lielveikalā aptaujātie cilvēki atzīst, ka Lieldienas viņu dzīvē ir svarīgi svētki. Es svinu ar ģimeni pie vecākiem un olu ripināšanu un tā. Parasti mēs visas ģimenes ejam kopā ar vecākiem un māsacām un pulcējamies pie viena galda. Sitamies ar olām, kuras paši esam krāsojuši dienu iepriekš. Pierastās tradīcijas olu ripināšanas, olu kaujas. Vienīgais, kas mums nācis ģimenē klāt, ir bērniem no rīta Lieldienas zaķis saslēpts dārzā saldumus. Kas ir Lieldienas? Zaķi. Un ko tu Lieldienās dari? Lai arī kā jūs izvēlētos svinēt Lieldienas, neaizmirstiet kārtīgi paēst olas, izšūpoties un pavadīt laiku ar saviem mīļajiem cilvēkiem. Kur kāds interesants un informācijas bagāts sižets, tur, protams, ir atkal klāt Edmunds ar savu jautājumu. Šonedēļ Edmunds ir savācis pietiekami daudz informācijas, lai uzdotu kādu āķīgu jautājumu jums par tuvojošiem salgriežiem. Sveiki, skatītāji! Iepriekš redzētajā sižetā iepazināties ar Lieldienu tradīcijām. Vai zinājāt, ka senlatvieši dāvināto olu skaitam piešķīra īpašu nozīmi? Meitene dāvinot puisim 2 olas, pauda savu nepatiku pret viņu. Šodienas jautājums jums, skatītāji. Ko nozīmē, ja sieviete vīrietim dāvināja 5 olas? To, ka viņa grib precēt puisi, noskulpstīt vai arī uzaicināt uz tikšanos? Atbildi uz atjautības jautājumu jūs redzēsiet raidījuma beigās. Jūs taču man piekritīsiet, ka vieglāk ir dzīvot, ja mēs visu nesarežģījam. Tāpēc ir labi, ka ir cilvēki, kuri prot parūpēties par mūsu ikdienas humoru devu. Un vēl labāk, ja tas viss ir iepīts mūzikā. Olas ir klāt. Vai tu esi gatavs? Pretrunīgi vērtētā repera apvienība Olas sevi skaļi pieteica 2014. gada septembrī, izveidojot parodiju par amerikāņu reperiem, izpildot dziesmu Daudz naudas. Nevienmēr saprastie grupas dalībnieki Žanis Pavlovskis un Ārvis Reiks vēl joprojām atcerās grupas pirmsākumus. Mums sākās ar olām. Mēs atnācām Zēdnīcu un mēs kaut ko visu laiku muļķības runājam, kā arī tagad mēs joprojām to daram. Galvenais mērķis ir izkliedēt tautu. Ja? Tas vēstījums ir tāds, ka īstenībā dzīve nemaz nav tik skumja. Pie dziesmu tekstiem netiek aizvadītas garas stundas. Tie rodas savstarpēji muļķojoties. Zemgus vispār bija. Tas ir, man liekas, 1 minūtes vienkārši doma tāda atnāca un taisam visu. Zemgus! Girgen sound, Zemgus! Girgen sound, Zemgus! Girgen sound, Zemgus! Girgen sound. Dziesmas Zemgus Girgensons panākumi otrpus okeānam puišus nepārsteidz. Apvienības vārds Olas izskanēja vienā no Amerikas vadošajiem laikrakstiem Washington Post. Tādas notiek arī. Vāram putru vispār. Atnācām Zēdnīcu, hop, vai vāram putru. Zini, kā daudz cilvēku ļoti tur iespringst, tur, nezinu, mēnešiem taisa viena dziesma. Mums tas ir kā joks, tas nav nopietni, tāpēc viss tā ļoti ērti un brīvi iznāk ārā. Un man liekas, tāpēc arī var justies tā, klausoties to mūziku. Domāju, Amerikā aizgāja, jo šie cilvēki ir tādi, principā viņiem ir tāda, man liekas, domāšana tā kā mums, jo mēs tā kā neiespringstam, un mums tas ir tikai, mēs īstenībā to daram for fun. Amerikāņi neiespringa, ko viņiem ieslēgt to dziesmu. Visi, Zemgus Girgensons. Viņi nesaprot, par ko iet runa, viņiem tas liekas forši jautri, un kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne? Aci man brāl! Tevi netic neviens, tevi ticības nav. Žanis atklāja, ka apvienības plāni akmenī nav iecirsti. Olas cer doties turē un ierakstīt nelielu albumu. Mēs negribam ierobežoties tikai olās. Mēs gribam izšķilties, taisīt raidījumus, prēnkus, visu kaut ko smieklīgi jautru, tā kā savu kanālu, var teikt. Un izklaidēt jauniešus, likt viņam pasmaidīt un pateikt to, ka dzīve ļoti skaista.
Latvija ir satricinājusi reperu apvienība vai Olas. Žanis ar Ārvi stāsta, ka lielā atpazīstamība viņu ikdienu nav krasi mainījusi. Tomēr nāks saskarties ar zināmām neērtībām. Daudz varbūt domās, ka tas ir kaut kāds iedomīgums vai kas, bet beigās apnīk tas, ka zvanās. Un tad es guļu un zvanu nepazīstami numuri un paceļu un prasu, vai tas ir Žanis? It kā jau tas ir forši uzmanība, protams, bet tādā ziņā, ka jābūt privātai dzīvei. Neraugoties uz grupas lielo atbalstītāju pulku, netrūks arī kritikas, kura visbiežāk tiek pausta globālajā tīmeklī. Mēs pasmējāmies, mēs jau saprotam, ka tiem cilvēkiem laikam kaut kas pašiem nav kārtībā, ja viņi nesaprot, ka tas nav nopietni. Jo, pieņemsim, vāram, putru, kā tas var būt nopietni? Es nezinu, kā to uztvert nopietni. Man liekas, Latvijā cilvēki internetā ir savādāk nekā dzīvē, un vienkārši kāds kaut ko ierauga. Zini, kā parasti ir tā, ka visvairāk tev nepatīk citos tas, kas tev nepatīk sevī. Un viņi varbūt ierauga to mūsos, kas viņiem ļoti nepatīk, un ļoti kaut ko pēkšņi viņiem tās emocijas uzsprākst, un tāpēc viņi varbūt kaut ko negatīvi ieraksta. Raudāt, smieties, dusmoties vai rādīt pīsiņu. Tādu putru neuzvārīs tev pat Mārtiņš Rītiņš. Vāram putru šaujot auzu pārslas tieši galvā. Drīzumā mēs Olas būsim augstu kalnā. Dargais draugs, uztver visu vieglāk, un dzīve būs skaistāka. Uztveriet šo visu kā joku, un lieldienās lūdzu nesitiet olas. Tu dzīvo daudz reizes. Vienmēr ir patīkami sastapt cilvēkus, kuri kārtīgi spēj iedvesmot. Un Kivijs satika kundzi, kura 75 gadu vecumā vēl kāp zirga mugurā un nesūdzās par dzīves grūtībām. Aina Mainiece ir pieredzes bagāta jāšanas sporta trenere. Savos 75 gados Aina izskatās ļoti dzīvespriecīga. Un kā gan ne, ja ikdienas apkārt ir tādi graciozi dzīvnieki kā zirgi. Ainas galvenā specialitāte ir iejāde, jeb zirga pareizas stājas, kustības un paklausības mācība. Iejāde ir ļoti smalks un grūts sporta veids. Liekas no malas, kas tur, ja zirgs iet un viss ir kārtībā. Bet, lai kļūtu par iejādes tādu saprašanu, ir gadiem jāmācās. Donko. Viņš bija kādreiz ļoti skaists ābolains. Daņa, panāc šur. Donko. Nočur. Ļoti skaistas acis ir. Donkucīt. Kā mēs sakam, tā ir mūsu slimība. Atkarība no jāšanas sporta, no zirgiem. Ja mēs jau vai lietus līst, vai kas, mēs ceļamies un ejam. Ja vajag nākam brīvdienas, mums vispār tāda kā brīvdiena nav. Un pat arī nav tāda atvaļinājuma. Kā cilvēks paņem atvaļinājumu, aizbrauc. Man tāda nav bijis. Viņš tāds mierīgs, tāds draudzīgs. Draudzīgs, jā. Kāds cilvēks ir pie tāds zirgs paliek. Nav, mališa, nav nekā, nav. Jā, mališa. Tad, jā. Zirgs jūt pat, kā tu ieej pie viņa būdā. Viņš jūt, kāds tev ir garastāvoklis. Viņš jūt, vai tas ir dusmīgs, vai tas ir uztraukts. Zirgs to ļoti jūt. Jo parasti jāpieiet pie zirga ļoti mierīgi. Ļoti mierīgi jāiet pie zirga klāt ir. Ja tu ieeji uzbļauj viņam tā, tad viņš uzreiz saraujās kaut kur sienās, sitās iekšā vai ko. Zirgs visu jūt. Zirgs ne tikai iemieso spēku, grāciju un labsirdību, bet arī palīdz cilvēkiem ar dažādām veselības problēmām. Invalīdi bērni, kuri vispār nav staigājuši, viņi vairāk komunikējas ar zirgu. Viņam kaut kā tas zirgs, tas siltums nāk un tā šūpošana, uz viņu iedarbojas ļoti labi. Parasti visiem ir kaut kas kabatā, tāpēc mums visiem ir kabatas lielas. Dabūja taču. Ļātniekam ir svarīgs aprīkojums. Piemēram, trendzes, siksnas, segas, kāju aizsargi un citas svarīgas mantas. Viens no staļa iemītniekiem ir zirgs Kivī, kuru raksturo kā ļoti labestīgu un draudzīgu zirgu. Tāpat kā citiem zirgiem, arī Kivī lielākais gardums ir cukurgrauds. Tomēr nevienmēr ar zirgiem ir viegli. Viens no šādiem zirgiem ir vārdā Lapsa.
ar kuru Ainai bija ļoti grūti sadraudzēties. Manā mūžā tas bija pirmais zirgs, kurš tik šausmīgi bija kaut kad pārbaidīts. Vajadzēja tik ilgi, lai varētu apjāt. Ilgi un ilgi dikt vajadzēja, lai viņi uzticētos cilvēkam, ka viņai nevajag mukt kaut kur krūmos projām. Jā. Ka tīģis neapēd, ja, kad uzklūp uz krāgas. Jāšanas sportā zirgi piedaloties sacensībās saņem dažāda veida godalgas. Sarkanie ir kas pirmās vietas, zilie ir trešās un kur zaļie ir otrās vietas. Šis zirgs vārdā Šardenē ir saņēmis vairākas godalgas un pat piedalījies Paralimpiskajās spēlēs, kur saņēma 6. vietu. Par zirga labsajūtu ir jārūpējas katru dienu. Pēc treniņa zirgs ir jāizmasē apļveida kustībām. Tā zirgam ir muskuļu masāža. Tāpat kā cilvēkam, arī zirgam ir jāatpūšās. Caur Ainas skolu ir izgājuši daudz zirgu un jātnieku. Viņas pieredze ir neizmērāma. Viena no dzīves atziņām, kas ļāvusi viņai sasniegt tik ievērojumus panākumus, ir pavisam vienkārša. Nevar domāt par sevi, nevar sevi žēlot. Ir jāiet. Jāiet un jāstrādā. Jau pagājušās nedēļas raidījumā mēs jūs aicinājām savus ričukus vilkt ārā gan no garāžām, gan no šķūnīšiem, lai mestos baudīt pavasari, kurš, diemžēl, šobrīd ir diezgan viltīgs. Bet tas netraucē daudziem velo entuziastiem turpināt cīnīties pret Rīgā pastāvošajām velo infrastruktūras problēmām. Bet vai visi šie paņēmieni ir pieņemami? Kritiskā masa. Šāds nosaukums ir dots pasākumam, kura laikā pulcēs riteņbraucēji un citi nemotorizēto transporta līdzekļu īpašnieki. Katru mēnesi dalībnieki tajā piedalās, lai parādītu savu izvēli par velosipēdu kā lielisku transporta līdzekli. Paši organizatori konkrētu mērķi nedefinē, tāpēc vērsāmies pie dalībniekiem, lai uzzinātu viņu motīvus. Būt labas эмоцijas, позитиву vakara iesākumu. Во-первых, это для здоровья хорошо. Я от транспорта независим, от бензина, от техосмотра, я от всего независим. Patīkamas, pozitīvas emocijas. Tā ir lieliska iespēja atklāt vēl sezonu. Ir labi, varbūt šodien laiciņš nelutina ar saulīti, bet ir noskaņojums, kā redzams, ļoti labs apkārt, jau pulcējas daudz cilvēku un ir vienkārši lieliski iespēja to visu atklāt. Pasākuma mērķis ir braukt. Nevis iet ar gaidīt pieturā autobusu pusstundu, lai tiktu tur, kur ar riteni aizbraukt 10 minūtēs vai 20-40 minūtēs ar kājām. Nevis sēdēt ar mašīnas sastrēgumā un braukt stundu tur, kur ar 20 minūtēs ar riteni aizbraukt. Kopā būšana pasākumos nevienmēr attaisno cerības. Šāds uzskats ir arī cilvēkiem, kuri ar velosipēdu un velobraukšanu ir uz tu. Kritiskā masa, kas notiek katru mēnešu to piekdienu, netiek atbilstoši noorganizēta. Jo brauc cilvēki, brauc ģimenes ar bērniem, brauc kaut puiši, kas tikko iegādājušies fiksīti un uzskata, ka viņi ir visi profesionālākie braucēji pasaulē. Un cilvēki pārkāp noteikumus un pārkāp daudz. Ideoloģiski es ļoti piekrītu tam, kas tiek promotēts, ka velosipēds ir manāms, velosipēds ir jāredz un velosipēds ir jārespektē, bet no otras puses, tā kā esmu gan piedalījies, gan arī redzējis no malas kritiskās masas kontingentu, tad es esmu ļoti miermīlīgs, bet kā velobraucējs, kurš brauc jau praktiski 20 gadus no vietas, dažreiz gribās piebraukt klāt un iešķelt. Tradicionāla kritiskā masa ir nesankcionēts velobrauciens, kurš ikgadēji Latvijā norisinās 1. maijā. Par to ir informēti gan vietējie iedzīvotāji, gan policija. Brauciena mērķis ir pievērst uzmanību dažādajām velo infrastruktūras problēmām Rīgā. Bet katra mēneša pēdējā piekdienā Rīgas centru ieņem alternatīvas pasākums ar tādu pašu nosaukumu. Diemžēl, negribās teikt, to arī apzīt, jebkurš var piedalīties kritiskajā masā. Daudz vairāk nekā citos velobraucienos parādās arī tādi jaunieši, kuri vienmēr izvēlas strīdēties ar policiju tajos mirkļos, kur viņiem tiešām nav taisnības. Tajā mirklī, kad ir jābrauc par vienu joslu, braukāt apkārt par visu lielceļu, jo tāpēc, ka viņiem šobrīd ir iespēja parādīt sevi. Bet tolerance jau nerodās no tā, ka tu dari, ko vēlies. Tā jau nav brīvība.
Tā ir anarhija. Es domāju, ne tikai man viņa rosina tādu nepatiku pret velobraucējiem. Līdz ar to es uzskatu, ja jūs taisat pasākumus un aicinat lielu daļu cilvēkus, tad daru to tā, lai noorganizētu. Piesaistot jebkuras cits, kas pārzina ielas, kas pārzina maršruts un pārzina noteikumus, jo citādāk sanāk nepatīkami. Forši, jā, kad brauc riteni, bet, ja tas duraks, tad, labāk nebrauc. Tiem, kuri velosipēdu neuzskata par savu ikdienas transporta līdzekli, var nākties palauzīt galvu par to, kuru maršrutu izvēlēties, lai nokļūtu karotajā galamērķī. Atbilstošākā maršruta izvēle mazāk problemātiski ir pieredzējušiem šī spēkrata īpašniekiem. Tie, kas tikko sāk braukt ar velo, viņiem liels problēmas, jo pirmkārt ir veloceliņi, kas varbūt tagad ir jauni veloceliņi, bet cilvēki tajā brīdī, kad viņi brauc, pa viņiem visu laiku ir kaut kāds šķēršļi. Es pat braucu pie Elzabetes ielas veloceliņu, tad ir smiltis, tad mašīna izbrauc krustojumā, tev gan notries. Tiem mirkļi, tu izej uz ielas, tu ej, brauc, stūrē, atrodies kaut vai jebkurā transporta līdzeklī, vai esi satiksmē, tu esi daļa no tā visa. Tie, kas brauc daudz, viņi jau ir iemācījušies. Viņi ir iemācījušies atrast pareizos ceļus, kā nokļūt no punkta A līdz punktam B, lai tā būtu maksimāli maz, piemēram, kaut kāda saskarsmes ar auto. Lai ik viens satiksmes dalībnieks patīkami pavadītu braucienu, gan mēs, gan veloeksperti no sirds iesakām turēt acis plaši vaļā, saglabāt uzmanību un būt atbildīgam ne tikai par savu, bet arī par citu drošību. Ja šobrīd lielākā daļa cilvēku no pasīvas atpūtas vēlas pievērsties kaut kam aktīvākam, šonedēļ barterī ir noticis pretējais. Par ko Simona tikko runāja, skatāmies tālāk. Iepriekšējā bartera reizē savā īpašumā ieguvām Peugeot velosipēdu. Bija daudz dažādu piedāvājumu, kā piemēram mums piedāvā šo skaisto riču, kas esmu gatavs iemainīt pret 10 kg šašliku vistas, ko pati pagatavoju. Paldies, nē! Bet viens puisis bija gatavs iemainīt velosipēdu pret PlayStation 3. Ilgi nedomājot, piekritām. Super! Un čau! Sveiks! Tā, reku ričuks būs. Reku PlayStation 3. Jā, kāds viņš var izņemt viņu ārā, paskatīt, kāds viņš izskatās. PlayStations, GT5. Jā. Daži vadi, kur tev būs noderīgi. Jā, lūdzu, šeit darbojies tavā rīcībā. Riepas tikai daži tur problēmīgas. Vecīkumi. Jā, labi, vecīt. Tā kā turies. PlayStation 3. Superslim versija. 12 GB cietais disks. Komplektā vadi, viena pults un GTA 5 spēle. Vidējā cena – 250 €. Lai uzzinātu, vai viss strādā kā vajag, izdomājām to pārbaudīt šeit pat fakultātē. Pateicoties šai video spēļu konsolē, es un mani kolēģi ir izspēlējušies šo spēli un vēl daudz citas. Taču no lietām arī dažreiz ir jāatvadās, tāpēc meklējam nākamo PlayStation 3 īpašnieku. Viss, kas tev ir jādara, ir jāatsūt savus pieteikumus vai arī noķer mani tuvākajā gaitenī un piedāvā savu ideju. Mēs gaidīsim, un ar jums kopā bija Misters Gaitis Barteris.
Atzīšos, ka jau sen savās domās esmu lieldienās, taču gatavoties svētkiem man tomēr traucē tas Edmunda jautājums. Lai atvieglotu tev dzīvi, skatāmies atbildi. Sveiki, skatītāji vēlreiz! Uz atjautības jautājumu, ko nozīmē, ja sieviete vīrietim dāvināja 5 solus, atbilžu varianti bija šādi. To, ka viņa vēlās precēt vīrieti, to, ka viņa vēlās noskulpstīt viņu, vai arī uzaicināt uz tikšanos. Pareizā atbilde ir: sieviete vēlējās ar puisi apprecēties. Vai jums pietika atjautības? Tiekamies nākamnedēļ! Uz šādas svētku nots arī beigsim šīs nedēļas raidījumu. Lai spēcīgi solis un lai uzvar stiprākais. Ar jums kopā bija Simona un Ričards. Un tiekamies jau nākamnedēļ.